Basketbols ir mana mīlestība jau kopš 12 gadu vecuma. Pirms tam es biju tautas puika, dziedāju, dejoju, spēlēju klavieres, un tādas lietas darīju. Tad pēc tam iemīlēju basketbolu, un tā es arī pievērsos. Meiteņu basketbols, tāpēc, kad basketbolam ir senas tradīcijas Latvijā, un sieviešu basketbols tieši ir sasniedzis labākos rezultātus pēdējos gados. Labi, neskaitam šo pēdējo Eiropas čempionātā, kur mēs netikām ārā no grupas, bet principā, ka komandas sporta veids, sieviešu basketbols ir bijis Olimpiskajās spēlēs, un arī izcīnīja 4. vieta Eiropā, un mums spēlē vismaz 100 meitenēm aptuveni ASV, mācās un studē. Un es domāju, ka tā ir iespēja meitenēm ne tikai spēlēt basketbolu, bet, tā kā es teicu, arī apskatīt pasauli, Latviju, aizbraukt kaut kur, un tāpēc tā motivācija jau katrai būtu dažāda. Un tā ir arī tā iespēja iegūt kaut kādu bezmaksas izglītību. Mūsdienās izglītība ir jāmaksā, un ar basketbolu tu vari to izdarīt bez maksas. Tā kā nav obligāti jādomā par to, kad es kļūšu par profesionālu basketbolistu. Pieteikties var pie manis personīgi, vai zvanot, rakstot uz e-pastu, sociālajos tīklos, un galvenais ir gribēt. Un tad jau viss pārējais izdosies. Laiks treniņiem!